Tās ir emocijas, ko grūti pat izskaidrot. Tā par Latvijas izlases gūto uzvaru pār ASV un bronzas medaļu izcīnīšanu šodien pēc daudzu spēļu komentēšanas pasaules čempionātā saka mūsu bijušais kolēģis Lotārs Zariņš. Tā ir nirvāna. Viņa sauklis Latvijai gūstot uzvaras vārtus arī jau guvis popularitāti sociālajos medijos. Un turpinājumā neliels ieskats par emocijām esot tik tuvu līdzās izlasei un sekojot līdzi katrai spēlē no komentētāja skatu punkta. Daugaviņš, ietrukuma zonā Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģināja saspēlēties, mēģinās vārti! Robins! Kristians Robins! Tā ir nirvāna! Latvijas izlase iegūst bronzas medaļas! Fantastiski! Tagad jau tās emocijas ir sagramotas, jo tajā brīdī, kad tas notika, mēs jau ar Herbertu, ar kolēģi komentētāju, mēs teicām, ka tas vienkārši reāli liekas tā kā sapnis, tā ir kaut kāda pavisam cita pasaule. Īsti nevar to sagramot, jau tā, kad Rīgā Latvija uzvarēja Zviedriju, tad tajā brīdī jau arī bija apmēram jāpagaida nākamā diena, līdz apskaties video, līdz saprot, kas vispār ir noticis, un tad sagramot to informāciju. Šobrīd arī es teiktu, ka vēl ir šis procesā, lai saprastu, kas vispār notiek, bet tās emocijas ir, laikam kaut kas tāds, kas nekad dzīvē vispār nav bijis grūti pat izskaidrot. Pēc daudzo spēļu komentēšanas un jušanas līdzi Latvijas izlasē, Lotārs Zariņš arī stāsta, ka balss pazudusi nav, taču tas bijis izaicinājums balss saitēm. Es teiktu tā, ka pat pārēdē izklausās labāk nekā dzīvē, jo parasti no rītiem bija pagrūtāk parunāt, varbūt, kamēr iekustinās, kā saka, tāds vecs dīzels ziemā, kamēr iekubulē, kamēr iesilst, un tad jau aiziet tā balss. Bet tajā brīdī arī, es saku, uz to emociju fondu, tu vienkārši skaties, baudi un stāsti par to, ko tu redzi kādu simfoniju laukumā. Protams, atsauksmes arī bija ļoti dažādas, un tā tam jābūt. Cilvēkiem vienam cilvēkam patīk, citiem nepatīk, bet man liekas, ka mums tā sadarbība ar Herbertu, ar katru spēli, tā ķīmija izveidojās arvien labāk un labāk, jo galvenais jau bija tās emocijas. Un es domāju, ka skatītāji un klausītāji arī redzēja, ka mēs jūtām līdzi, mēs dzīvojām tai komandai līdzi. Vienīzē pašiem likās, ka pa laukumu slidojam, vienkārši uz tā viena viļņa, tajās, kā saka, vienā asins ritē bija ar izlasi. Lai arī pasaules čempionāts hokejā ir noslēdzies, sezona hokeja komentētājiem nav beigusies. Šonedēļ arī sākas NHL fināls, tā kā vismaz līdz jūnija vidum hokejs vēl būs dienas kārtībā.